paskaties. Un ko tieši man iesāca tajā brīdī? Ne, es pagaidīšu vismaz kādu stundu, kad jūs būsiet runājuši, tikai tad pateikšu, ka jau draugu pēc filmēt. Šī būs vienkārši gara pļāpāšanas sesija, kur mēs vienkārši bija tāds ļoti liels tā kā preambula, ka kā visu šo setupot. Jā. Jautājums Valtaram. Vai Bernhards vispār ir? Halo? Jā. Tu biji fair. Jūs varētu būt vairāk centrēti, jo šobrīd... Es arī tā jūtu. Katra vidus ir starp Agnetu un Dāšu. Es tā jūtu. Mēs sākam pirmo. Mēs sākam pirmo, jā. Moraidi? Smokāst. Smokās, atvainojos. Okay. Nē, dod vēlreiz, lūdzu. Un... Es atvainojos. Vēlreiz. Lai varbūt pateikt, kas mēs esam. Tas tā kā pirmais epizods. Mēs sāksim ar jaunāko vai ar vecāko? Lūdzu, sākam ar jaunāku, esmu pārāk noguris. Nu, jaunāko paudzi. Nē, es netu... Ak, Dievs, es ceru būs... Daša, ko mēs šeit darām? Ok, šodien mēs šeit esam, lai nofilmēt, jā. Filmējam. Mūsu pirmo podcastu. Tā kā esmu mūs ar viesi. Viņi pamāja. Tas divas atstājums. Labi. Sākam no jauna? Sākam no jauna? Nē. Nē, tu zini, vienkārši pļapās. Es pēc tam izdomāšu, ko es darīšu ar to. Izdasīšu. Bet man liekas, ka māksla podkastos ir tas, ka tas ir diezgan tāds needitota lieta, tāpēc tā ļoti smuki, nu, visiem dīvainajiem momentiem. True. Tā. Daša, kas tu esi? Es esmu Daša. Studēju fizikas otro kursu, jā. Jā. Tu nepēc pašu svarīgāko daudz. Jā, un šodien mums ir pirmais smokāst epizode, jā. Daša, kas tu esi? Lūdzu, paskaidro. Kāpēc tu taisīji podkāstu? Kāpēc tu lieki mums šiem diviem veciem cilvēkiem palikt universitātē pēc 7 vakarā? Vēl nav 7. Kādīgi 7 vakarā? Man ir prieks, ir gana vēls. Es ļoti mīlu jāpot ar cilvēkiem. Un tāpēc es gribu to arī filmēt. Lai pēc tam, pēc kādiem 100 gadiem to skatītos un domāt, tik forši bija. Es atvainojos, bet atkal tā kā ļoti smuki izslīdēja no jautājuma atbildes. Kas tu esi? Kas mūs visus vieno? Jā. Bļaļi, kā es nevaru. Tātad šī ir Daša, šī sasaukuma PR vadītāja. Jā. Izmatiem. Un nevarēja atcerēties, ka šis ir tas, kas ir jāpiemina. Jā. Un jā, pirmā epizode šodien mēs runāsim ar valdījumu cilvēkam, kur arī bija PR vadītāji. Fizmātu PR vadītāji. Un kas tie būtu, Daša? Protams, rekursēši. Sorry. Jā. Viņi ir ļoti committed mācībām. Pirms manis bija Agnete. Agnēta Saule. Droši var sākumu pa sauli. Jā. Bet es neizsos, man liekas, pēc sauli. Tu man stāstīji, tu līdzīgāka mēnesim Jā. tā saulē? Es nepiekrītu. Man ir tā, kāds cilvēks pirmoreiz redzot un nosauc man tāds, oi, vispār neatbilst uz mani. Es nepiekrītu. Man liekas, tu esi Saule. To be fair, tas bijis nejauki, bet man pēdējā laikā. Tas pārbauda mūsu draudzību. Es vienkārši esmu nejauka. Un tā kā, kad es esmu nejauka par tevi, tas sanāk ko jaunu līmeni. Jā, un es ļoti labi saprotu. Man patīk par tevi visu laiku jokoties. So. Ok. Un pirms Agnētas bija Bernhards. Sveiki. Esmu Bernhards, es sauc par Dažkārt par Bibi. Pirms labu laiku jau aizsāku Fizmatu PR lietiņu. Un es kaut kā, bet tās vēl neesmu ticis vaļā. Teikties, pirms pusotru gadu devos savā pensijā, un es joprojām daru šīs PR lietas. Tev pat ir tavs pensionāra hudijs šodien.
Man pat tas ir līdzi, bet tas nav fonā šeit, diemžēl. Šodien mēs esam, protams, šeit ir tikai PR virzienu vadītāji, jā. Tāpēc man ir jautājums. Kāpēc jūs izvēlējāt kandidēt par PR virzienu vadītāju? Es zinu, tas ir ļoti stulbs jautājums, varbūt, bet nē. Es nedomāju, ka tas ir stulbs jautājums. Man vienkārši šķiet, ka man atbild ir stulbs un smieklīgi. Bet man liekas, tas nekāds nejautājums par šo. Jā. Tas ir visāk nožēlu pilns, zinot to, ko es beigās izdarīju. Bet patīk. Propaganda, manuprāt, ir vispār vislabākais valdes virziens, kurā darboties īpaši izmantos. Salvo, tu vēl sākt, vai man sāk šo stāstu? Es domāju, ka tu vari pastāstīt. Ok, so šis tā kļūst jāpa manu podcastu. Jā, lai viņš un tā mēs iziesim cauri mūsu paudzēm, kā mēs nomainījāmies. Jā. Labi. Nu, tagad esmu fizikas maģis pirmajā kursā, bet jau fizikas bakalaura pirmajā kursā. Es tā pamazām raudzījos tieši PR virzienu, un kad tieši pienāca man pirmās vēlēšanas, es palīdzēju tieši ar visu vēlēšanu aģitāciju un tās kandidēšanas procesu. Es taisīju visus materiālus, vizuālos, taisīju, montēju videoklipus, un man ļoti tas process iepatikās. Also, tas kā mazs sidestep, mēs šeit īsti neesam vieni. Mums ir vēl fonā 2 viesi, Valters un Kaspars, kuri pašai mēģina cītīgi mācīt, bet mēs viņiem tos traucējam. Un labāk atceros to, ka skatos tieši tev, Kaspars, šie mirklī. Es atceros to, ka pirmajā kursā mēs kopā sadarbojamies taisīt šos video materiālus, un tie kļūtu diezko populāri, daudziem cilvēkiem patika, un universitāte uzrunāja tevi, lai piedalītos kaut kādās pāris konkursos. Novīt tur Instagram konkursa, livestream un tam līdzīgi. Un tu tajā livestreamā pateici to, ka jā, tā viss bija tava ideja, visi vizuāli arī bija tavi un tā tālāk tam līdzīgi. Nosaukt pilnībā visu, ko es biju padarījis. Good job, tu nomainīji fontu un krāsu background vizuālim. Ņemot vērā, Kaspars uztaisīt basically napkin skici, un es visu pārtaisīju. Bet, jā, vēlāk ir iepatikās, mēģināju kandidēt uz attiecīgi PR vadītāju jau pirmajā kursā. Gluži nesanāca, viss kārtībā, bet arī vēlāk mūsu PR vadītāji tā laika aizgāja prom no studijām, kas ir diezko tipiski starp propagandistiem izmantos. Man Anija Melets palūdza, vai tu vēlies kandidēt uz PR? Un es pateicu, jā, tad man būs attaisnojums tad nopret kameru. Tā arī vēl aizgāja vispārējais tās un nākamos pusotru gadu es biju PR vadītājs un daudz ko padarīju. Tieskatā izveidoju jaunu komandu un es dabūju savu pirmo pēcteci, Sauli. Jā, un tad mans stāsts sākās, es tagad esmu 3. kursā matemātikā, bet 1. kursā, kad es iekandēju, esmu tagad biedrs, tā kā SP. Jā, tas viss sākās pēc tās pirmās kopspulces, kur man bija tāds, es piegāju pie Bernhard, tad, hei, man ir fotoaparāts, es varētu kaut kā palīdzēt. Hei, man vajag fotogrāfus, tu varētu kaut kā palīdzēt. Jā, un tad tas viss tā aizsākās, ka tāds, jā, es varētu būt tā kā tavā komandā, visu kaut ko tādu, jo tu jau loģiski turpinās PR un visu kaut ko tādu, tāds, jā. Ko tas aizsākās, jā, teorētiski skandēja arī 1. kursā uz PR, kādā 2. kopspulcē ar galīgāko joku ar tādu, visu, ko es izdarīšu, izdzēsīšu visus sociālos tīklus un ko citu baigi nedarīšu, un priekš kā mums kaut kāds oranžiskums, viss tas, bet tā ļoti sarkastiski, un ar joku tas viss tika darīts. Bet jā, un tad es tā kā savā tajā 1. kursā tā arī iesaistījos komandā, sapratu, kā viss strādā. Un kaut kad man jau pēc sesijas, kad mēs PR komandiņu satikāmies, Bernards man pajautā, hei, vai tu nevēlies būt nākamā vadītāja? Un man sekundi bija tāds, nē, bet tajā pašlaikā es gribētu būt vadītāja un darīt lietiņas, it īpaši būt sava komanda, kaut kas tāds. Un tāpēc jā, tās arī izdomāju, ka tāds es varētu. Un kāpēc man stāsts, man liekas, ļoti smieklīgs, ir, jo es neesmu vispār kreatīvs cilvēks. Man, tā kā, es esmu ļoti perfekcionistisks cilvēks. Man patīk visu izdarīt labi, un es redzu, ja kaut kas ir slikti. Un es redzu, ka varbūt kaut ko uzlabot. Bet tas tieši,
es nedomāju, vai tas gluži palīdz kaut kādā veidā ar kreativitāti un, nu jā, kaut kādus tā kā jaunus pasākumus, podkāstus taisīt. Man šķiet, ka man vienkārši trūkst iniciatīva pašai kaut ko tādu gluži sākt darīt, veidot. Un, nu jā, un es vienkārši man neesmu kreatīva priekš kaut kā šādu. Bet jā, tas bija PR vadītājus gads. Es neteiktu, ka tu neesi kreatīva. Tā kā es nepiekrītu. Es domāju, ka tagad es esmu guvusi kaut kādu arī pieredzi, un ļoti daudz šādas manas frāzes es sāku saprast, ka tieši tāpēc studentijā iesaistoties, es esmu tādā veidā nedaudz izaugusi, ka man tāds, bet es tomēr redzu, kā kaut ko varētu tagad izdarīt. Jo vienkārši pirmajā kursā, kad pieņemsim, nu, ir kaut kāds pasākums, ko es tāds, es nekad šo nevarētu norganizēt, es nesaprotu, kā nekas strādā, kā viss kaut kas tāds. Bet tagad ir tā kā jau pāris gadu pieredze tāds, bet es saprotu, kā šis strādā, bet es varētu šo izdarīt. Tāpēc es domāju, ka tagad tā kreativitāte savā ziņā varētu nākt man bišķi vieglāk, jo es vienkārši esmu pieredzējis jau pētējumi, ka tāds, bet šo varētu šādu un šādu izdarīt. Bet tev jau tā labā lieta tieši tā, par studentī. Tev nav jābūt perfektam pēc kaut kāda amata, un lielākoties dari to amatu, lai to iemācītos. Caur pēdējiem 2-3 gadiem esmu pilnībā izmainījis savu stilu. Esmu apgūlis daudz jaunas prasmes. Un tas arī attiecās uz pilnībā visiem citiem, kuri uzņēmušies ne tikai PR amatu, bet arī citas lomas, kā finanses un tam līdzīgus. Un es tomēr redzu, tu esi izaugusi šiem pēdējiem gadiem, un tas pats svarīgākais tomēr. Jā, es piekritīšu, tāpēc, manuprāt, tur arī saliedājas ar daudz jauniem cilvēkiem, kas kaut ko iepazīsti tu, un vienkārši uzņemot šo amatu, ir tāds, tev nav šis tā kā pat jāvēlas tā kā īsti darīt tālāk, bet tā ir vienkārši lieliska iespēja kā izmēģināt kaut ko specifisku uz savu gadu, iejusties tajā. Un paralēli studijām, tā kā savā brīvā laikā, tad tā kā tu šo gadu pievērsīsies visām šīm lietām, un tu kaut ko no tā visu arī iegūsi. Tāpēc nav slikti pamēģināt. Wow. Es nezinu, kāds kļuva par kādu motivational speakeru šodien. Jā, protams. Jā. Esmu motivational speakers. Starp citu, arī nākamajam PR paudzē būs obligāti jāskatās šī pirmā epizode, vienkārši, lai izprastu, kas ir propaganda un kādas traumas tam attiecīgi seko. Jo man tas mēs diezgan ātri sāksim traumu tampot. Man patīk, ka tagad jūs stāstījat, ka jums bija tik forši, un jums tā kā viss patīk. Man patīk šis. Jā. Es nestāstīšu tikai sliktās lietas, jo, manuprāt, sliktās lietas jau nevienmēr nāk no amata. Tas nāk arī no paša cilvēka diezko. Un tāpēc, tā kā, varbūt, ja mēs kaut ko stāstam mūsu pieredzē, kas ir bijis sliktāks, tas nenozīmē, ka automātiski būs slikti, bet mēs tevi pabrīdinām, ka tāds, šīs būs tādas lielākie klupšanas akmeņi, šīs būs tādas sliktākās vietas, pie kurām tad tu vari vismaz ieejot, tu šīs lietas sagaidīsi, nevis tu izdarīs tās pašas kļūdas. Jā. Man arī sagaida to, ka tieši mēs esam visi kreatīvi cilvēki, neraugoties to, ko Solomons minūtes pateica. Mūsu amats lielākoties izpauž to, ka, man ir ideja, davai es to izdarīšu. Tieši tāpēc, kā tu mums abas savāci. Un tagad lietas 7:06 vakarā ir pār 7 sēdēt un runāt podkāstā. Vai tu nevēlēji šeit atrasties un papļāpāt ar Nē, es Dašu? ļoti Es tev jautāju Bernhardam. Nē, jūs zināt, man ļoti patīk, kā jūs runājat, jā. Kādam ir tas tagad sevi pamanīju? Tā, es arī gribu ļapāt. Nu, Daša, tāpēc mēs... Un te lielākā problēma, tu ielūdzi. Nē, centrā sēd, tā kā nevajag centrā vispār sēd. Man nav ērti vispār, tā kā es sēžu visu. Viss kārtībā, šis ir... Tev vajag sēdēt atpakaļ, tev vajag atstumties pret sienu. Šī pilota epizode mēs pēc tam skatīsim, kā labāk visu filmēt. Un, ja Daša, tu esi pat vainīgi to ielūdzi mani japeru un Sauli japeri. Bet nē, mēs apsēdīsies ērtāk, un mēs smuki nodevām latiņu tev, ka tu tagad stāsti, kā tu sāki iesaistīties PR un esi tagad galvenā. Kas ir tava galvenā motivācija, kā tu atklāji par PR? Vai tev PR vienmēr ir paticis un citi interesanti jautājumi, kad atbildēs Daša? Es teikšu godīgi, vismaz dienas laiku prosti cilvēki man teica, ka tev jāmēģina kandidēt. Man liekas, tas bija vienkārši joks. Un pēc tam es tā padomāju, varbūt tiešām jākandidē, un pēc tam es dzirdu vairāk, ka tu vari mēģināt. Man tā, cilvēki tiešām tic, ka es varu kaut ko izdarīt. Un tā bija mana vislielākā motivācija. Tā kā sava prezentācija arī, tu neredzēji manu prezentāciju. Man ir tik ļoti žēl, ka es neredzēju to prezentāciju. Nē, tu man parādīji savu prezentāciju. Jā, bet tu neredzēji, kā es kandidēju. Man ir žēl par to. Klusam mirklis. Bija ļoti fun.
Bet jā, man tur bija tā kā vesels slaids par to, ka cilvēki ir tā kā mana galvenā motivācija. Un es ļoti mīlu cilvēkus. Tā kā, es ļoti gribu kaut ko darīt viņam, tā kā palīdzēt, nezinu. Un ar fizmātiem man ir tā, ka jā, man ļoti patīk pie fizmātiem. Jā, es gribu vēl kā es gribu izmantot visu, ko es varu. Jā. Pirmā kursā es jau zināju, ja es kandidēšu uz valdi, es iešu vai uz kultūru, vai uz SP. Priekšsēdētāji. PR. Nē, kāpēc es gribēju pateikt SP? Uz SP. Bet jā, ar kultūru kaut kā nesanāca. Bet bija ar tavu īstā vieta. Es vienmēr labi atceros to, kā fizmatdienās, man reāli fizmatdienu laikā šajā gadā, tu pavadīji pilnā visas nedēļas šeit, strādājot, vai nu tīrot dzīvnieciņus, vai zīmējot tos, vai vienkārši darbojoties. Tas vispār, tā kā, fizmatdienas laikā, man liekas, es tikai pirmā reize ar tevi parunāju normāli. Jā, kad es terīju dzīvnieciņus, tu nedzirdēji tos stāstu? Nepārāk, jo es, man liekas, baigi neeksistēju šeit. Tā kā es nenācu ar tevi labi, mums bija darba pupiņās, mēs kaut ko jau darījām, jā. Jā, mēs īpaši nebijām runājuši pirms fizmatdienām. Jā, bet tā kā kādu brīdi bija tā, ka es terīju atkal apšus, un tur sēdēja Berhard un Valter. Ņemot vērā to, ka pašāk Valters ļoti skamīgas mums paskatījās. Tā kā tu visu komentēsi, ko viņi dara? Tieši tā, kādam jāzina to, ko dara tie abi fujak fonā. Viņš dzer tagad. Savu silto ūdeni ar tēju. Tas nav ūdens. Es esmu. Un, jā, es vienkārši sēdēju, man tā, ak, Dievs, man jāsēž ar 2 džekiem. Vislielākais burgs 2 vīrieši. Kā es aizgāju, man tā gājas, ko es darīju? Jo Kārls nebūtu 3 džeki, kas... 2 fujaki. Nē, es tā sēdēju, klusumā tur kaut kur sturīti. Un Berhard tā, jā, ko tu šeit vispār dari? Es tā kā piekrītu, tik intimidējoši, ka tu sēdi un tāds bļāviens, un tu viņus vēl nepazīsti, un tev ir tā kā jāveido kaut kāds mazs sarunas, un ar tevi vēl sāka runāt. I'm sorry, ja jums ir ausis, es tās norunāšu. Man patīk japot. Jā, labi, ok. Tu zini, ko es domāju par tevi pirms kāda. Un pateikt, zinu, ko šī būs pirmā epizode. Vienkārši tu pateikšu. Dažai es ļoti nepatiku. Pirmā kursā bija. Jo tā kā no Baldonas, es tā kā uzreiz, es zināju Valteru, es zināju Kasparu, Anniju, Mārtu, tā kā gandrīz visus cilvēkus no SP. Un tad bija vēl Bernhards. Labi, bija. Kaut kāds fujiks fonā. Bet kāda mirkli es no visam kursa biedram dzirdēju to Bernhards. Bļāviens, kas tas par Bernhardu? Viņš tā kā, es vienkārši skatījos, viņš neko nedarā. Wait, what? Hold on. Cilvēks, kurš dara, it īpaši kaut kādam PR, tā kā, ir veltījis tiešām absurdi daudz sava laika dzīves, neko nedara. Nē. Vai es biju ļoti jauna un stulba? Nē, tas ir saprotams, ka tu nepazīsti un nezini vēl kā visu, ko es daru. Es vēlos to saprast. Līdz fizmatdienam. Es ļoti vēlos to saprast, bet that is just too funny. Un pēc tā kā, iedomājies man tā kā, ak, Dievs, man jāsēž telpa, kur ir Valters, labi, viņš bija mana mamma Baldona. Un Berhard... By the way, tu runās par mani šādi. Es ko pateicu par Valteru. Par Valteru? Es zinu, sagrāju nakaļ. Jā, es varu pateikt par savu mammu. Tu biji pateikusi to, ka tev Baldonai bija ļoti slikta mamma. Podcasts ir par jums. Nē, manuprāt, šai nav jābūt tikai PR podkāstam. Manuprāt, tieši tā būtu garlaicīgi. Jā, mēs pļāpām par visu. Es biju stāstījis to, ka ja es tiek ievēlēts kā PR vadītājs, es dalīšos ar tēju. Šī ir tēja. Nē, tā kā... Nē, varbūt viņš nebija laba mamma, bet viņš ir labs cilvēks. Jā, es piedodu. Man šķiet, ka tev ļoti labi saprot. Tā kā...
Nu jā, un iedomājies, tu sēž, es pētēlpu ar savu Mamma. tavu mammu un Bernhardu. Un pēc tam, tā kā tu sēž, tad ir tas dzīvnieciņus, tā kā, nezinu, es nezinu, vai man bija austiņās vai nē, un pēc tam Bernhard tā ļoti nopietni jautā, Nu, ko tu šeit vispār darīji visu laiku? vai ne? Ak, Dievs, kas notiek? Es spēju telpu ir atvērta visiem, kas iesaistās. Es spēju, Jā. Es pēc tam paskaidrošu, bet jā. Bet tā kā es nebiju gatava, kā ne tik tuvs cilvēks uzreiz tā, jā, tev ir kaut kādas problēmas. Tu uzreiz pasaki, Tas nebija tā. Tas bija tā, es gandrīz pēc tam raudāju šeit. To mēs labi zinām, to visu atcerās, tas, ko skatītāji. Bet jā. Tu biji drīzāk... Pagaid, kā tur bija? Tur bija tā, ka es sēdēju, Bernhard pajautā, ko tu šeit dari? Man tā kā, nu, nav ko darīt. Tāpēc es esmu šeit. Man vienmēr patīk iedomāties sevi kā ļoti maigi ejošu cilvēku, un es pirmoreiz redzu no trešās personas skatījumu to, ka, jā, esmu diezko intimidating. Es vienkārši pienāku tev, es pajautāju, ko tu tad dari. Bet tā kā, man arī bija, es nebiju gaidīta, ka tu uzreiz jautās, vai tu vēlas par šo parunāt? Jo tā kā daudziem ar tādiem jauniem cilvēkiem ir grūti uzsākt Jā. sarunas. Tā kā man šķiet, es varu atvērties, tā kā ja man runā samērā ātri varbūt tās un tā kā atbildēt šādiem jautājumiem, bet es pie kāda nevarētu pie tāds, jā, tā kā tev, tā kā, bet tev ir kāds problēmas? Tas vienmēr notika tā brīdi, kad tev ir labs garās stāvoklis. Tā kā tu sēž, jā, šodien ir tik laba diena, bet nezinu, tu uz kādu brīdi tā. Un es uzreiz, tev ir problēma, tev palīdzēja, tu vēlas par šo parunāt? Vai man ir pienācis laiks paskatot visu situāciju, kāpēc vispār pie tevis pienācu? Jā. Ok, so tas notika, kad tas bija kaut kāds māja sākums vai aprīļa Pirms beigas? izmatdienām. Pirms izmatdienām. Nu jā, es atceros, ka tieši tajā pašā laikā es pats daudz biju universitātē, pārgājis esot savu fizikas bakalauru, un vēl paralēli es jau taisīju pāris izmatdienu dekorācijas, tie skaitā pat apsīšu, ja to vienkārši pagribā printēju. Un es vienmēr atstāju šos apsīšus vai 3D prints SP telpā, nolūk to, ka pirmkursnieki priekš gada aktīvus vienkārši nāks un tīrīs. Iepriekšējā gadā bija tāda problēma to, ka tieši neviens pirmkursnieks tos netīrīja, un tagad ievēroju to, ka šī čiksa, kura mani atsakās runāt, un sekretīvi man ienīst, visu laiku Tu sēž... nezināji, ka viņi tev ienīst. Nezināju, tu nevarēji pamanīt mani to skatienu. Tas bija skatiena. Ok, tagad es to zinu. Bet tu nezināji to tādu. Nē, labi. Ok, labi. Katrā gadījumā es ievēroju to, ka viņi vienmēr tur sēž un palīdz, un es vienkārši to ļoti novērtēju. Un lai vai kas būtu, tu tur biji un palīdzēji. Un es laikam tiešām redzēju, ka vienu dienu tu biji drusku vairāk nomākta, un es vēlos pat pieiet, un protams, tiešām viss ir kārtībā. Un tad sāka raudāt. Pagaid, tā situācija bija tāda, ka Bernhards pieteica, hei, vai viss kārtībā? Jā! Plus mīnus, jā. Es jau neceros. Varbūt kaut kā tā bija arī. Ok, garš tās. Es raudāju, to ar mani runāju. Man ir žēl. Man arī ir žēl. Piedod, es jau piedod, ka es tā domāju. Man ir talants sarunāt cilvēkus, to gan es zinu. Es arī ar Bernhardu pirms izmatdienā, bet tas bija kaut kāds 2 mēnešus pirms, vai mēnesis, es neatceros. Bija kāda darba grupiņa, un mēs pēc tam gājām, vai tāds jājās vēl papļāpā, visu, ko es izdarīju, apraudājos viņa klātbūtnē par visu. So, esmu līdz šīm abām čiksēm raudāt saistībā PR. Nē, tu man neliki raudāt, es vienkārši gribēju raudāt, so es raudāju. Man ir prieks par to emocionālu atklātību. Bet tev vajag arī tā kā paraudāt. Tagad. Es nevēlos. Žēl. Kaut kāda nākamā epizode. Liekam, Es Bernhardam raudāt. Cry special. Visiem speciāli mēs pēc tam parunāsim. Man patīk tas, ka mēs pēdējās 20 minūtes vienkārši runājam, traumu tampojam. Nu, tu vēlies mainīt tematu? Nē! Manuprāt, ļoti dabiski aizgāja mūsu tematu mājas. Jā, man ļoti patīk. Mēs papļāpājām par Jā. lietām. Bet mēs, man liekas, tikko uzsvērām uz tematu, un tagad tas ļāviens, pa ko tagad tālāk. Domāt, vispār nevajag domāt. Nu, Okay, droši. jūs zināt, es
tā kā izdomāju dažas idejas, jā, par ko mēs varam parunāt. Un es ļoti vēlos pateikt, kā vispār, kas ir, jūsuprāt, tā kā, kas ir labāka propagandēšana pie fizmātiem? Tā kā vislabākais propagandas projekts vai arī vislabākais veids, kā to darīt? Lieta, nu, kaut kāda detāļa. Like, I'm sorry, esmu izdarījis tik daudz, ko tu... Like, mēs sēžam uz tās vienas lietas, ko es jāņem teicu. agrāk. Ko? Tikai pirms mūsu laika. Jā. Nu, jūsuprāt, kas tas ir? Nu, protams, visi dzirdējuši par fizmatu uz ledus. Tā ir veca ikoniska lieta. Nē, Man ir bail, ka es īstenībā nezinu pilnībā visu stāstu. Es zinu, ka kaut kas vienkārši laikam izgāja un uz ledus uzrakstīja. Nē, kas ir fizmats ledus? Man šeit 2 vai 3 reizes visi tā laika fizmati, kad aizsala Daugava, nopirka labi daudz kūdras, uzgāja uz tās ledus, un teica, kaut ko uzrakstīja. Tur vienu gadu bija fizmata LV, es nekļūdos, citu gadu bija salido priekš tā laika salidojuma, un tad arī vēl bija gribu studēt pie protests, kas laika notika karantīnā. Es par atceros. Tas bija visjaunākais un jā, nesenākais tad ziņā. Okay. Bet jā, vispār es gribēju pateikt, ka mūsu oranža klasa ir labāka propagandēšana vispār. Kā es pirmajā kursā, man tā kā, es staigāju, kad es redzēju tu oranžu krasu, man uzreiz tā, tie ir fizmāti. Tas nebija fizmāti, tas bija luksofors vai kaut kas tāds. Tas nebija fizmāti, bet uzreiz tā asociācija. To bija fair, tas ir fizmatu efekts. Like, cik bieži man gadījies tā, ka bija visā nesen braucot uz laboratorijas darbiem CFI, mēs vēl vien kurs bija Oskaru braucām 11. tramvaju, skatāmies ārā, ir kaut kādu vecu vīrieti, tēkreklā, ņemt vērā kā ārā ir ziema, ar oranžu tēkrēs, kaut kādu melnu tekstu, mēs abi pastāmies, pagriežamies un pajautājām viens otram, vai tas ir fizmats. Es zinu, man pagājušajā nedēļā bija tā, ka es stāvēju tramvāju un es pamanīju cilvēku ar cepuri izsimāti garumā. Un man tā, ak, Dievs, nu tas ir Nopietni? Jā, tas ir tik dabiski. Un es paskatījos uz sevi un es sapratu, ka es to cilvēku vispār nezinu. Jā. Es vienreiz pie mājām, kādā mego, es iegāju, un es redzēju, kad meitene ar maisiņu īsimetī, nē, kas tam rakstīts, esmu fizmats labākajos gados. Saulē. Un, jā, un es arī viņu vispār nekad neesmu redzējis, man liekas, jo tagad bija pirms kādiem 2 gadiem, kad es viņu redzēju, un vispār arī neatpazīstam, un tas arī tā ļoti interesanti, ka tu šīs lietas var atrast vienkārši dabiski kaut kur ārā. Bet jā. Bet es atceros, es tā kā, tas bija 7 no rīta, tu stāv tur tramvāju, kur nav vietas, kur sēdēt. Es pamanīju to cepuru, un tā, nu jā, protams, nu, visi vilka, mūsu cepuri. Jā. Viss. Un pēc tam. To bija fair. Jā, baigi, man šī cepura šeit blakus. Šīs nav nekā. Tu viņu tur speciāli noliki ir tāda, jā, es vēlos, lai viņš šeit stāv. Tu biji pilnā aizmirst, bet jā, šī tā fizmata cepura, ko mēs runājam. Un to bija fair. Es atceros to, kā es gatavoju šos dizainus, man tik neizskām patika. I was so happy about it. Šis actually ir pirmais dizains, jo pēc tam es atradu visu fizmatu fonds, kas ir vēl cits stāsts. Okay. Bet jums arī ir šī cepura, ja? Man ir tāda, jā. Man nav. Tev nav? Kā tev Un nav? man ir, pirmkārt, man nav, un Edvards, yes, I'm calling you out, viņš teica, ka tā kā iedos mums visiem valdai merču, kad mēs vairākas reizes viņam jautājām, jo no Benharda gada, tā kā... Mēs kaut visi kad dabūjām, jūs visi visu. dabūjāt. Man, atnākot uz valdu, apsolīja, ka es dabūšu basically visu merču, ko es varētu vēlēties. Un bija tāds, jā, un mēs ar Kārli viņam vairākas reizes prasījām, tāds, hei, mēs dabūsim, tāds, jā. Un pēc tam, tā kā, tagad es nāku tuvāk, vai citā reizē, pēc tam tāds, ko, nē, tāds, what the fuck. Bet tad beigās viņam bija tāds, jā, es varu paņemt, tā kā, kāds 2 lietas, ko tā, tāds, ok. Un tad es domāju, ko es vēlos, salapram viņas neesmu paņēmusi. Bet jā, un es uzmērīju to cepuri, jo man īsti nav citas cepuras, un tāds, nu jā, noderētu varbūt tās. Un es viņu uzvilku, un es iztos viņā šausmīgi, tāpēc nepaldies. Šausmīgi labi tas ir. Nē, es iztos viņā šausmīgi. Ok, to be fair. Un es viņu ticu, ka es nevalkāšu. Man ir kepons, pirmkārt, kepons ir, man liekas, dīvainā izmērā. Jā, Un mums es viņu vēl arī visi nekad keponi pa mazu. Nevalku, jā. Like, es nespēju, ok, mums vēl vislabākā identitāte, tas ir faktiski, bet tie pašā laikā mums ir drusku slikts merch. Mums ir visas kepkonas baigi mazas, mums nevienam tas nedara. Mums ir ļoti daudz vecu kreklu, kuri
nav lietot, bet stāv mums palīdz kaut kāds pēdējos, nezinu, tur 10 gadus. Dāvaniņās, es kaut kur. Mēs liekam dāvaniņās, bet tie arī ir ļoti mazi. Un nerunāsim par tām 700 eiro uzlīmēm, kuras ir caurspīdīgas. Jā, nerunāsim par dāvanu. Jā, es pareizi sapratu, ka tagad man vajag tā kā domāt par to, ko mēs darīsim ar tiem uzlīmēm. To ir jādomā valdai. Neuzgrūt to sev, jo es personīgi nedomāju, ka kaut kāds uzlīmes tā kā būtu uzreiz visu to faktuāli realizēt, ka tev ir tāds, jā, ka tas tev ir jāizdara. Nē, tas ir, manuprāt, ļoti liels kopdarbs, kur jāvarbūt vajag finansistu, ko tieši tur vajag pirkt, bet arī tas, manuprāt, ir tāds caur visiem iet, ir īpaši, un, nu, kas ir visi izmantas, es tieši visu caur valdu. Nu, ķipa variants bija pirkt lielu baltu, tā kā lielu baltu uzlīmi papīrus, kur tu uzlīmēs tās tā kā caurspīdīgās, un tad tu sagrozīsi viņu uzlīmēs. Bet mums ir burtiski 1000 uzlīmju. Nu, jā, bet, nu, tu jau vari sākt ar kaut ko, un viņas dalīt, un, nu, jā. Mums vēl variants aplīmēt vienu no šiem galdiem. Mēs varam? Es domāju, ka jā. Bet tad, nē, viņš būs grubuļāns, un, ja tu rakstīs uz vienas lapas, tā kā tev būs ļoti nesmuks. Okay, man žēl tevis. Bet tie pašā laikā ir ok, ka mēs varam, mums ir mazāk vēl tāds uzlīmes. Plaukti. Ok, nē, plauktidē man patīk. Balti vai ar uzlīmēm? Redz, tos PR, kamera, protams, neredz. Nu Mums jā, ir trešais tos PR aplīmē plauktīši, ar mēs varam tieši uzlīmēm. tikai to nolīmēt. Daži pašāk intensīvi domā. Jā. Es domāju, cik daudz krēslas man jāizmanto. Vismaz 2. Tik līdz skatu. Sorry. Mēs šodien atklājām to, ka Daša uzkāpa uz krēsla, viņa ir tikpat gara kā Kārlis. Mūsu pašreizējais priekšsēdētājs. Jā. Ok, es arī kārtoju vienreiz bija ar skapīti, tas bija izņēmis visu krāklus ārā un ko tādu un sliku atpakaļ. Es nevaru aizsniegt augšējos plauktus, un tagad tur ir šausmīgi. It's fine. Es nezinu, ko. Jā, tā notiek. Bet es domāju, ka mēs tiešām varam tā kā ar uzlīmēm kaut kā izdeklarēt PR. Es to tik ļoti vēlētos redzēt. Plaukstas. Plauktu. Plauktas. Actually, man ir jautājums. Lai kādu izmetu mērķi jūs vēlētos iegūt? Tas mums pašlaik nav. Zeķis? Jā. Absolūti. Mums nav tāda problēma. Es jau tik ļoti vēlētos oranžas zeķes, kuras ir F no M logo. Tas man pat... Jā. Mums jāizdomā kaut kādu saukli, tā kā ar kājām. Tavā kustība. Oh. Tev bija tas HMO, FMO, HMO, FMO. MO? Jā. Cimdi. Mums vajag kaut cimdi. Tā top jaunas idejas. Cimdi? Jā, kas vēl? Bļāviens, oranžas džīnsenes. Jā. Jā, Jo. oh my gosh. Pirmkārt, man kaut kādi draugi ir tā kā komentējuši tāds, kur jūs visi dabūjat tā kā oranžas bikses, jo tā kā tu ieeji nekādos veiklus nekad neredzējis. Un man liekas daudziem, man arī pirms paveicās, ka sadara humpolās, ne? Bet tā kā mēs varam likvidēt šo tā kā problemātisko aspektu, un tā kā mums varbūt merch ir tā kā oranžas tieši džīnsens, lai viņas tādas stingrākas un ērtākas, un tad jā, un tad visi varētu vienkārši nopirkt šeit, bet forši. Mums patiesībā Valter ir ļoti daudz bijuši šīs... I'm sorry. ir Netevi Valter, skaties. es sajaucu. Tad mēs skatosim ārā. Actually, es Albertas daudz runājis par šo. Jā, es sajaucu Valter un Albertu pa vietām. Jā. Viņš vienu mēģi studēja Helsinkos priekš Erasmusu, un tur attiecīgi arī fizikas nodevē kā tam līdzīgi. Viņu studentu padomē bija pieejamas jumpsuits. Arī savu fakultātes krāsā, kas laikam bija rozā, es nekļūdos. Un tur bija kaut kāds veids, kā tie jaunie studenti varētu nopelnīt. Bet arī pēc tam kādu lielo pasākumu, kas viņiem bija, viņiem arī tika izsniegti patči, ko varēja uzšķūt pēc tam virsū. Tu vari redzēt, kur attiecīgi jaunie studenti, kuriem pilnībā svaigi šie jumpsuits, un attiecīgi, kuri jau ir visi vecie krabi, un sakrājuši tur, nezinu, 20, 30 dažādiem pasākumiem. Jā, tā ir ļoti forša ideja, jo tā, kad es pirmajā kursā nopirksos oranžās džinsenes, man bija tāds, es varētu tā kā izšūt un tā kā ierakstīt tā kā katru pasākumu, ko esmu apmeklējis. Es to nedarīju, un būtu viņš slingums to darīt priekš katra, bet tāpēc kopumā tā ideja ir episka, man liekas. Es atceros to, ka priekš
kas bija 2. kursā, mums bija kriminālākās iesvētības laikam. Tas bija manā gadā. Jā, tas bija tavā gadā. Un es no AliExpress par kaut kādiem 40 eiro pasūtīju oranžu prisoner's tracksuit. Un pēc tam pavadīju vienu vakaru uz muguras, gleznojot. Esmu propaganda kriminālākajos gados vai kaut kas tam līdzīgi, ar ideju to, kas ņemšu visiem citiem pasākumiem. Un pamatā sakrāšu cilvēku parakstus, kas beigās notika. Pat to vakaru, kur netik labi atceros, es dabūju tik daudz cilvēku parakstus, lielākoties nepiedienīgas lietas, kas uz tā oranžā jumpsuita. Nebija kaut kas, ka tur dabūja pārāk daudz telefonu numurus. Jā, un pie vietās, kurās nevēlas par to runāt. Tāpēc es fiziski nevaru to izvilkt ārā. That sounded wrong. Nu, balinātājs atkrāsot cietas, nezinu. Oranžu krāsa. Kaidāja stilā. Es labāk nolieku šo apģērbu arhīvā un neaiztieku no tā vakara. Ok, tu zini, tā kā es zinu, ka tev arī ir krekls, kur ir rakstīts propaganda. Man ir krekls, kur rakstīts esmu gada aktīvis. Cik reizes tu tā kā tiešām vilki to kreklu propaganda? Mēs nesen par to aizrunājamies ar pāris vecajiem PR cilvēkiem. Man nav tāda, jo es saulē uztaisīju, tā, ka viņi tik ievēl par PR vadītāju. Krēkls bija rakstīts propaganda. I put PR in problems. Exactly. And that's what I did. Tu nevar uzrakstīt propaganda bez problēmām. Nē, tu nevar uzrakstīt problēmas bez PR. Bet tātad jūs ar vecajiem ko nospriedāt par krekliem? Mēs ilgāk aprunājam, vai tu vispār esi vilkus vēl pēc tam. Jā. Specifiski mani? Atbildes jautājumu. Atbilde ir, man liekas, ka nē, jo man ir kauns viņu vilkt, un es tā kā nejūtos pietiekami vērtīgi, ka viņu vilkt. Tas ir tas, ko es gribēju dabūt. Es ne tik sen runāju ar Edvardu, jo viņam arī ir tā kāda aktivīs. Un es tā kā, cik reizes tu tiešām vilki to kreklu? Nu, nevienu. Un arī Baldonis ar Karli runāju par šo, tā kā viņš jokoja, tā kā, Daša, vai tu vispār vilki to kreklu? Nu, nē. Jo ir kauns. Es nezinu kā, bet tā kā... Par kādā aktīvistu ir kauns? Par ko? Kāpēc tev ir kauns? Kāpēc jums abiem ir kauns? Es varu izstāstīt savu domu gājienu ar visiem fizmatu krekliņiem. Man ir loģiski oranžais fizmats labākajos gados krāklis, bet tā kā, tāpēc viņš ir koši oranžs, es atvainojos, labi, es pašlaik sēžu oranžā krāklā, bet, nenoskaldiet mani ļoti, bet man tā kā neprasās ļoti, tā kā viņu traki daudz valkāt, vai ne? Tāpēc es viņu parasti ņemu uz varbūt kādiem fizmatu pasākumiem, es nelieku Baldonē, tā kā paņemšu līdziešu gājienā viņā. Tad man ir melnais stresa nav krekliņš, kur man arī vajadzēja, man liekas, saņemties man kaut kādiem iemesls, lai tā kā sākt viņu valkāt. Bet tagad tas ir tāds standarta kreklis, ko es valku. Fizmatiem krekliņus arī tā kā, tagad esmu beidzot sākusi tā vilkt tādu mentalitāti. Un tā kā, kad jā, es beidzot viņus tā kā valkāju ikdienā kaut cik. Un es man liekas, viņus ņem līdz kādiem pasākumiem. Bet ar PR kreklu ir tāds, ka Bernhards viņu uzdāvināja. Ar savu naudu, starp citu. Jā, tā kad bija šitās tā kandidēšana un kaut kas tāds. Un man bija tāds, ok, jā, man viņš ļoti patīk. Un tad tā kā, es sāku sačakrēties ļoti daudz lietās, un es neizdarīju pareizi. Un man pavasaru bija tāds, jā, es viņu beidzot uzvilkšu, jo es izdarīšu šo un šo, un es savus parādus vēl joprojām nebiju izdarījusi. Un teorētiski, ka savus, man liekas, palielam visus PR parādus esmu tikai šodien izdarījusi. Un mana kandidatūra jau ir beigusies, tāpēc es nezinu, vai es tā kā varu, jā, es viņu sākšu vēl kādu biežāk pa mājā. Tu arī tā kā droši viņu vilki. Ok, labi, man liekas, es ikdienā vienkārši nevalkāju pārāk bieži tāds tēkreklis. Tā kā es tādus tēkreklus parasti ņemu līdzi uz kaut kādiem, tā kā pasākumiem panākt. Tā kā, jā. Tāpēc, manuprāt, tas, kas ir vajadzīgs, fizmatēm ir jau tā kā pilnībā modes līnija un tā kā uniseks, tā kā tēkreklis un tā kā, come on, viņš nedara pareizi un, jā. Es domāju, ka fizmatēm vajag drusku minimālāku mērķu. Izklausās ļoti slikti, es zinu. Jā, izklausās ļoti slikti. Actually, es uztaisīju kaut kādas 2 vai 3 custom fizmatu krāklus.
Protams, man ir šitais, kas ir mugurā, stēkrā, kas ir uzraksta fizmati. Šis ir gana minimāli, bet es zinu to, ka man ļoti daudz cilvēku ir nākuši jautājuši, vai šis ir oficiāls krāks, ko var dabūt. Vai kā tam līdzīgi. Un es actually pat vēlējos ieviest šādu opciju, ka varētu nopirkt šāds vienkārši krēklis. Jā, jo tieši vajag, mums trūkst tas, ka jā, mums ir tikai džemperu pasūtīšana, un jā, mēs nepasūtam īsti nekādus krēklus, un kaut kādu stresa nav, man ir grūti, mēs tā kā dodam konkursos. Jā, also atceros to, ka mēs esam vēlējušies bucket hats. Like orange bucket hat būtu tik neizkāmi stilīgi. Es projām atceros to, ka kaut kad 1. aprīlī mēs uztaisījām fake fizmatu merču, kā 1. aprīļa joku, kurā mēs basically nozagām visu pārējo fakultāšu, vizuālās identitātes merču vai tam līdzīgi, mēs šutaisījām mūsu stilā. Un no datoriķiem mēs paņēmām šo orange bucket hat. Un labākais bija tas, ka pēc tam viens datoriķis, vada Rihards Kauliņš, pie man uzrakstīja to, ka viņš ir tik ļoti excited. Viņš tik ilgu laiku ir vēlējies orange bucket hat un to tik ļoti vēlējās. Un pēc tam cilvēks atsīja to, ka viņš bija tik ļoti priecīgs un par to visu dienu runāja. Un tikai vakarā kāds pateica to, ka tas ir 1. aprīļa joks. Jā. Man pirmajā kursā es arī redzēju to postu, kur bija tā kā Te visi merch. prikoli un arī rozmerch, jā. Un es tā jautāju, man liekas, es kā Ievu varbūt jautāju, vai Mārtu, tā kā, vai ir iespēja viņus dabūt, bija Es atceros. ļoti, ļoti labi. Un viņi tā kā, daži nē, tas bija joks. Mēs par to pajokojāmies, ka mums varētu arī būt rozā mērķi, bet cilvēkam ļoti patika. Jā, man ir bijuši komentāri par to rozā hudiju, ka tāds, bet tā kā es nepirku tā kā parastos tā kā fizmatu hudijas, bet tā kā to es vēlētos. Un, jā. Vēl drusku mans clarifications. Kad es beidzu savu PR kampaņu, un mēs bijām izveidojuši mūsu pašu pirmo PR komandu, un kā mazu pateicību es attiecīgi visiem cilvēkiem uztaisīju custom fizmatu hudijas, kas bija orange. Tas ir veidots no naudas. Nē, es vienkārši profesionāli tērēju naudu. Ja pāris cilvēkiem patīk to iegrābt, man patīk to tērēt. Man pašlaik liek 7 eiro konta. Runājiet par šo. Tuvoties jau vasarē, kas attiecīgi beidz strādāt šajā PR virzienā, es izlēmu to, ka es vēlos kā mazu pateicību visai savai komandai uztaisīt custom hudijas, un no paša džemperu firmas pasūtīju rozā hudijas, uz kuras bija rakstīts man ir grūti, un es to vēlēs visiem izsniegt. Es to izdarīju ezītī, un es atceros to, ka mums bija māras problēmas tieši tajā reizē ar džemperu izsniegšanu, kaut kāda bija pazuduši, bet viss bija kārtībā. Un tad bija atbildīga Renāte, ka es visu tur nosēdināju un pateicu, ka mums palikuši tikai viena lieta no fizmadienām. Un es pagriezos pret Renāti un pateicu to, ka mums nav visi džemperi izdalīti. Viņa nobijās. Viņa vēl joprojām man stāsta to, cik viņa bija nobijusies stresē, pat drusku dusmīgi uz mani, kas tā tieši to pasniedza. Bet tad attiecīgi viskādi izdalījums tos hudijas. Bet jūs esat to diezko daudz gan vilkuši, to esmu ievērojis. Es ātri par to rozā hudiju gribēju teikt to, ka es zināju, tā kā tagad tu to pateici tādā veidā, es zināju, par ko ir runa, jo tu nemāki laikam noturēt noslēpumus, es nezinu, jo tā kā kaut kādu, jo tev pašam tāds rozā hudijs tā kā jau bija kādu laiciņu, vai ne? Un man liekas, tā kā es saņēmu, es vienreiz vienāds, es pēc telpām, un viņš bija mugurā, un tāds, jā, tā kā, kad var dabūt šitādas un ko tādu, un viņš tāds, tu vēlies tā pagaidi, vai kaut ko šitādu, un tāds ļoti acīm redzot tāds, ok, nu tā kā, tas tā šķiet iedomīgi domāt, tāds, man būs tāds hudijs, bet tajā pašlaikā, nu, ko citu tas varētu tā nozīmēt. Un tad tā kā viņš tajā ezītī tā pasniedz, jā, ir vēl viena lieta palikusi. Nu, tā kā džemperi, un tāds, un jā, jau mēs te visi tā esam. Once again, man lielā mūtē man pīvības. Jā. Jā, es jau džemperi valkāju. Man viņš tur toreiz arī bija problēmas ar izmēriem, ka tur nebija viņiem tā kā, ka viņi atsūtīja lielākos izmēros. Tāpēc... Tur bija tik liels šākars, tad nerunāšu par to. Jā, tāpēc mans, ja es vēl kodīju, viņu, ka vilktu savu melno, bet es viņu vienmēr ņem līdz live braucieniem tagad. Esmu bijis tikai 2, bet jā, tas ir tāds, jo es viņai pleķis, tā kā nezinu no kā. Bet jā, varbūt no pirmā live brauciena, bet man liekas, jo tad viņš bija tādā bišķi stāvoklī.
Tāpēc, jā, tas tagad man ir tāds standarts, tāds kaut kas jādara, bet tā kā, nu, jā, ka var tad uzvilkt to drošības pēc. Un tā forši vienalga rakstīts, man ir grūti. Jā, un man attiecīgi vienmēr patīk redzēt savus bijušos propagandistus. Ja egai problēmiņas. Kāds laikam jūs bija nosaucis? Problēmas, man čatu sauc problēmas. Jā, exactly. Ka man bijušā PR komanda joprojām tos džempers valkā. Nē, mēs bijām PR čepiņas. Ko tas PR čepiņi atvainojos. Kā varēja aizmirst par PR čepiņām? I'm sorry, tu izdomā vispār Annija. Nu jā, bet tas bija PR čepiņas. Tas bija PR čepiņas. Also, Sergejs ir PR čepiņas, Jā. tik interesanti. Kas tā bija par reakciju? Jā. Man jau arī teica, daži tev jāizdomā komandas nosaukumu. Ok, PR. Viņa man pateica princeses, Jā. bet tas nav mans stils. Un es tā padomāju, pļaņiki. Nē. Jā. Nē. Kas tev kaiš par pļaņikiem? Mums ir valde, jā. Un pļaņiki. Pļaņiki, jā. Wow. Kontekstam mana draudzene Renāte jau pēdējās 2-3 nedēļas bija strīds par to, vai praņķi ir cepumi, vai praņķi vienkārši praņķi. Un pašreizējais skori ir tāds to, ka man tikai viens draugs, Oskars, kas atbalsta to, ka praņķi ir cepumi. Pārējie ir cepumi. Paldies, Saul! Nē, pļaņiki ir pļaņiki. Tā kā, Kā? Man šķiet drusku stulbi par to, ka praņķi tiek iesaistīti atsevišķi savā kategorijā. Tas nav kas tev ir konkrēti. Tas ir tik kategorija? dziļi, iedomājies, mana komanda arī pļaņiki. Tā kā nav. Tas jā. tā kā- Pagaid, mums nav izvērtās pārējie jauna cepumi. diskusija. Nu, nē, tā kā, jo tev ir tā kā, kas konditorijas lietās, tev ir bulciņas, tev ir kūkas, tev ir cepumi. Praņķi Bet- nav Nē, bulciņas. Pļaņiki nav cepumi. Kādā veidā ir tas nav arguments- cepumi? ir arguments to, ka- Lielāki, mīkstāk cepumi. Ne, ir arguments to, ka praņķi ir duši kā piparkūks vai tam līdzīgi, jo arī Rimī tu vari tagad nopirkt. Nu jā, un piparkūks ir cepumi. Ok, piparkūks. Viņiem nav tāda forma, kas ir. Bet tu tikko gribēji teikt, ka piparkūks nav cepumi? Nē, okay, es vispār atbalstu to, ka praņķi ir cepumi Ew. manā prātā. Jūs teicāt, ka, ja kaut kas būs nepieciešams, jūs iegūlēsiet. Ierakstiet Ok. praņķi. Vai definīcija ir cepums? Es laikam zinu atbildi, jo... Kad... Tas bija viedoklis Berkārtams, viņi varētu Sportland. definēt kā keksu. Ah. Praņķi ir Sportland. Ok. Jo ta... Praņķi. okay, tas... Es iztaujāju ļoti daudz cilvēku, mēs jau pēdējās kaut kādas 3 nedēļas. Tur un zautu to, ka jā, viens vai teikt 2 cilvēki, paldies Saulu, uzskata to, ka praņķi ir cepumi. 50 plus cilvēku uzskata to, ka praņķi ir praņķi. Un attiecīgi ir valdēs, kurš uzskata to, ka praņķi ir keksi. Nē, es redzu, kā tu nonāc līdz tā kā keksiņiem, vis kaut kā tāda, bet, nu, ja Nesāc. tu samazini tādā līmenī, tas sauc par cepumiem. Mums atbilda. Wikipedia.org. Angļu valodā ir rakstīts, ka dažas krievu angļu valodas vārnīcas praņķus tulko par piparkūkām. Tātad tās ir piparkūkas, un piparkūkas ir Nav. cepumi. Es skatīju kā cepums. Tā kā Es nezinu, ka praņķis ir piparkūks. piparkūkas. Cepumi. Kaut kas pakustējās. Ew. Tehniskas problēmas. Recording 33 minūtes. Ziemassvētku cepumi. Latvijā. Recording 33 minūtes. Cik ilgi filmēs, jūs redzat? Viņš No šīm valstīm nav radies praņķis, man liekas. Kur radies praņķis? Mēs jau 50 minūtes Jā. 52 ar pusi. Tas ir premjērs. Viņš tā stāv. Labi, mēs turpinām pļāpāt. Jā. Like- Nē, es tā kā, ok, varbūt piparkūkas un prāņķi ir cepumi, bet es negribu tam ticēt. Okay. Man patīk domāt, ka tas ir kaut kas tā kā īpašs. Labi. Ja tu vēlies tā saukt savu PR komandu, man būs to grūti, bet tu vari atbalstīt. Īpašie praņķi. Īpaši prāņķi. Jā. Vispār sākumā vēlos uzdot pašu nobeigumu tieši dažai jautājumu. Tu esi jaunākā no PR cilvēkiem, un tu esi tik daudz ambīcijas man runājusi. Es būtu redzējis to dzirksteli tavās acīs pa PR. Jūs redzat šo?
Jā. Es Man tas nezinu, uz ļoti ko es nepatīk. skatos. Tā kā paskaties, kā skaņa izskaties pirms tam un kā tagad. Es bļauju. Mēs nebļaujam. Ok. Jā, ko tu gribēji pajautāt? Es Ok. stabījos. Viss kārtībā. So, es vienkārši ievēroju to, ka tev ir tiešām šī lielā dzirkstele acīs ar visām PR. Un pat mēs esam teikusi to, ka pirms tu kandidēji, tu vēlējies, lai šis viss būtu galā, vienkārši varētu sākt strādāt. Viena no šīm idejām, protams, ir podkāsts, un tev ir neizskami daudz ideju priekš epizodēm. Kā mēs runājām, tu vēl pasātos par vairāk savu plānu, jo tu vēlēs izlaist tu reizi mēnesī, so tu būtu vismaz 9 epizodes, bet 17 specials tu izdomāji, ko vēl papildus izlaist. Es vienkārši viņus izdomāju. Tā kā tas nenozīmē, kā es viņus tiešām filmēšu. Okay. Es varu jums parādīt sarakstiņu. Jā, jo es neesmu redzējis. Kas vai kamera? Rekord. Jā, special. Pagaid, es gribu redzēt pirmo galvenos arī. Un pēc tam specials. Galvenās arī. Okay. Nu, ko tu februārī aicinās? Man jau patīk tas, ka tieši neviens šos neredz, so mēs nevaram spoilot, kas mums ir Nē, mēs paredzēts. nespoilojam. Jā, tā kā ir arī tāda problēma, ka es gribu, tā kā es negribu vienkārši ar random cilvēkiem. Es, piemēram, kaut kāda tēma, piemēram, PR, jā. Vat nākamā Come on, Fizma dienas, tur arī vajag būt. Fizma dienas, mums būs Fizma special. Es tik ļoti gaidu Fizma dienas special. Kāpēc tas ir? Bet kāpēc Fizma dienas ir special, nevis marts, aprīlis? Jo es gribu vairāk nofilmēt. Bet tev pašlaik pie aprīļa nekā nav. 9. aprīlī Fizma dienas. Ok, man ir saraksts ar cilvēkiem, tā kā, kuri ir brīvi. Labi. Un es tā kā, Tu gribi viņus kaut kur sabāzt? jā. Dievs. Jā, rekur. special. Karolīna arī var piemēram viņu. Es nezinu, vai viņa būtu brīva un beig vēlētos, bet noteikti viņa varētu turbūt uzrunāt. Viņa arī dara daudz tur. Ok. Tā. Es nezinu. Kas? Es nezinu. Ok, es to rakstīju, kad es negulēju naktī. Vai Ne, Fidī man special šeit tas ir filmēs viens, Fidī? par ko mēs pašlaik smejamies un iet par kaut kādu konkrētu metru, konkrētajā dimensijā. Ir mana un Kaspars vai Valtera ideja, kas pirmā atbalsta. Neko. Vispār par noslēpumiem. Valter tikai šodien uzzināja, ka mēs vispār filmējam podkāstu. Man patīk, tas ir absolūti visi studenti padomu zina, ka mēs filmējam podkāstu. Tikai ne Valters. Jā, es savā... Jā, tu tur minēji, jā. Vai Annija zina? Es domāju, ka nē. Man šeit, ka neviens vēl nepastāstīja. Nu, lai aizsūtīsim linku viņai. Jā. Vai šis ir gana vēl pateikt to, ka mēs esam plānojuši arī Anniju šajā podkāstā? Nu jā. Annija šī tā oficiālā uzruna. Kad viņi ir plānoti? Ok. I see the vision. Man Bernhard pateica, ka Obligāti. obligāti. Mums ir norunāts datums priekšā Annijas vēlētas. Jā. Jā, I Ar love that. visiem. Es nezinu, ko es izdomāju. Jo tā kā paskaties, cik bādi. Daudz bādus mēs izmantojam šeit. Tas būs slaidu braucīgi. Nu, vienkārši pēc live brauciena, tā kā visi atnāk, es pēc labā sēžu, čučtam. Nu, kur tu varēsi to plānot? Tu tā kā uzreiz tur jāfilmā. Tu nebija Fidī. Nē, tu viss uzreiz tur filmēs. Tu arī nebija. Es pagājušajā nebiju. Jā, es biju. Es zinu, es redzēju tavu video, ko tu samontēji. Ļoti labs video. Tu esi samot tāds. Mums ir video, ko mēs nedrīkstam rādīt. Kāpēc tu to esi redzējis? Ja tur bija Valters, tāpēc mums bija jāredz. Nē, tā, nevajag tā teikt. Es pajautāju, vai viņi nav pret. Viņi man atbildēja, ka viņi nav pret. Tāpēc. Jā. Nu, runās par to, es neatceros, kas tad bija vispār. Jā. Daša, vēl ir kaut kādi jautājumi tev. Bez šī podkāsta, kādi vēl attiecīgi tavu PR plāni priekš nākamā gada? Viņam uzturēšana. Jā. Oh. Nu, viņa jau uz mūsu miķiem varēs dzirdēt. Es domāju, ka jā. Nu, tā mēģināsim. Nē,
Un es tiešām ceru, ka Miķi nav atvienojušies, bet if so, man būs labi. Ok, labi. Es teikšu godīgi, man nav tā kā Napoleona plāni. Nē, podkāsts ir tā kā projekts, vienkārši pļapāt. Tas nav grūti montēt, bet labi, tagad Fizmatiem ir YouTube channel, bet kā es meklēju, bija Fizmatdienas YouTube channel, bija FMOF. Jā, noteikti vajag vienu. Un vēl kaut kas. Tu atradi man personīgo YouTube kanālu, kurus vienkārši pirms 2 gadiem samainīju no mana uzvārda uz propagandu. Jā, es redzēju. Bet tu nevēlies tā kā varbūt visus tos video pārlikt tā kā uz šī konta? Es Lai tā domāju, kā es to tie nestāv izdarīšu un uz tava pārlikšu, jā. personīgā? Jā, kaut kas būs jāizdara. Jā. Bet tas, ka tu actually izgāji cauri un atradi gan visus publiski pieejamos Fizmata YouTube videoklipus un apkopoji vairākos folderos patiesībā, tad tur viss ir kategorizēts. Cerams, ka šis kanāls tā kā izturēs un nebūs tā, ka šis viens video ir tāds mistiski atrodams. Tāds, jā, mēs atradām visu! Un tad tie nākamie Fizmata meklētāji tāds, kur tas viss ir? Es domāju, ka būs fine. Es ceru. Tā kā... Jā. Nē, visgrūtākais ir tā kā pirmais solis. Jā. Es domāju, pirmais solis jau ir izdarīts. Otrais arī nav viegls. Vajag tagad to visu izdarīt. Bet jūs zināt, kā man vieglāk dzīvot. Man bija tā kā plāns ar podkāstu. Es vienkārši uzreiz izstāstīju Bernhardam. Man patika. Jo, lai man pēc tam būtu kauns to neizdarīt. Es tik ļoti vēlētos dzīvot pēc tava dzīves moto, jo tas izklausās pilnībā pareizi. Jo es ļoti nerunāju ar cilvēkiem. Esmu ļoti tāds cilvēks, kas tā kā neizstāstīs lietas, ko esmu darījusi baigi. Un man liekas, ka jā, tā kā manā galvā man ir vīzijas, viss kaut kas tāds jāizdara šis. Bet es to nevienam nepastāstu, un tad diena ir pagājusi, neko neesmu izdarījis. Nu jā, tāpēc jā, varbūt man nevajag sākt dzīvot tad jā. Tu atnāc, tu visiem izstāstīt. Jā, starp šo. Man ir citāla problēma. Tā kā es vienkārši visu stāstu. Tā, Nav nekāda noslēpuma, es zinu visu tavu PR plānu. Bet tas arī nav slikti. Ne, tas ir ļoti labi. Jā, bet, piemēram, nevajag man teikt savus noslēpumus, kā es tiešām es varu izstāstīt. Bet es tā kā negribēju to darīt. Labi. Kāpēc tu abi pastieties man bija? Tāpēc, ka tu vienā brīdī vēlējies runāt. Jā, Jā, ok. So tu visu izstāsti, lai tev būtu kauns. sabiedriskais spiediens izdarīt savus PR projektus. Tu izdomā visu, paturi sevi, neizdari, bet nav nekāds harmony, neviens neko pat nezināja. Except me. Except you, but that's okay. Tas nebija tā domāts. Man PR projekti bija lielākoties tas, vai kaut kas ienāk prātā, es to ātri izdaru, vai kam citam bijuši ideja, es to mēģinu ātri implementēt. Jā. Teiksim, Jā, es nesaprotu, kā šādi var strādāt. Tāds, jā, ir jāizdara šis, un tu automātiski ej un dari, un tu nedomā par tā kā, nu, ko citu, ko, nē, tā kā man vajag pāris, tā kā, nu, labi, man laikam, es varbūt tieši, tur ir tas mans perfekcionista aspekts, ka tā kā, ja es nesaprotu, ko līdz galam es nevaru iet un sākt to tā kā darīt tagad tajā brīdī, tāpēc man ir tāds bet man sākumā to visu izplānot, un tad tā kā es ķipa plānojot, un tā kā es ieslīgstu tāds, bet tad ir jādara šis, un tu kā nekad nesāc, un tu nespēr to pirmo soli, kas ir tas visgrūtākais. Jā, man vienkārši ir fokusēšanās problēmas. Es kaut ko vēlos izdarīt, es vienkārši to uzreiz sāku darīt. Man arī ir problēma ar fokusēšanu. Nopietni. Es tikai šogad to uzzināju. Es sēdēju lekcijā, un man tā, es nevaru tiešām normāli klausīties bez austiņām. Tā kā man obligāti, lai viens austiņas mums tā kā face ausī. Bet es gribēju pateikt. Okay, Tu neteikšu. pateici, ka... Viss arī, viss kā turpina. Ka tev vajag tā kā visu izplānot un tā tālāk. Man otrādā. Tā kā... Es improvizēju. Tāpēc puse no projekta vienkārši pazūda. Varbūt tas es arī vēlos tā kā iemācīt, kā vajag saplānot visu darbību un tikai tad darīt, nevis tā. Jā, es izdarīšu to. Kā? Nu, labi. Labs jautājums. Mana problēma ar to ir, ka tāds tev rodas varbūt kaut kāda ideja, un tāds loģiski pirmais, kas tev ir jāizdara, ir jāizplāno tas. Un tad tu bieži iesprūst pie tā, ka tu mēs neizplāno to. Tāpēc improvizēt nav tik slikti. Tas ir ģenerāli ieteikums to, ka mēs parasti esam kaut kādus, teiksim, PR plānus un paņemam kaut ko soli pa solim un atskaitāmies
ik pat dienā, ka tam līdzīgi. Bet tie pašā laikā tas ir gan radošs process, vienkārši tu sāc un you're just trying to figure out as you go with the flow. Tu vienkārši mēģini iemācīties, kamēr tu vienkārši dari to. Teiksim, ka mēs līmējām mūsu mašīnu, kas arī bija ļoti impulsīva ideja un doma. Kopā ar Džekiem mēs atzinām manu mašīnu zinātņu māju, vai mēs paskatījāmies kaut kādu video, kā tieši līmēt mašīnu. Jā, es atradā 5 partu YouTube series. Cik jūs tikā 30 sekundes pirmajā partā? Mēs noskatījāmies otro video, ne pirmo. Otram video 30 sekundes, sapratām ģenerālu ideju, un nākamo pusdienu mēs nočakrējāmies. Lai tikai pēc tam saprastu, oh my god, šeit arī vēl ir pirmais video, kurā bija kaut kāds būtisks solis, kur bija pilnībā palaiduši garām, kas izmainīja tās kvalitāti. Jā, nē, esmu cilvēks, kas tā kā, es nezinu, nopērku IKEA mēbeles, es atvēršu solīti un lasīšu instrukcijas. Mēs neaiztiekam, mēs neko nevaram vaļā, pirms mēs nepastamies uz instrukcijām. Zinu, kas tieši būtiski vakardien kaut kādas 2 naktīs sapratu to, ka man nepatīk neko darīt pa sakrīgi, basically. Nē, man ļoti patīk visu pa solīšiem kārtīgi. Man to nepatīk darīt. Interesanti. Man patīk vienkārši reizes kaut ko sarežģītu. Vai man ir labi rezultāti? Nē. Paliek pilnā visos manos hobijos, visos manos darbos vai projektos. Es sāku kaut ko sarežģītu, basically vienkārši ielikt ūdeņos un skatīties, vai es varu peldēt. Es teiktu, ka tiešām man ir tā, ka, ja es gribu tagad izdarīt 3. soli, es izdarīšu 3. soli un pēc tam iešu atpakaļ pie 1. Nezinu, tā kā es gribu to izdarīt, es to izdarīšu. Nē, Tā. Jā, mēs esam ievērojuši to, ka... Es piekrītu no tā, piemēram... Printers sāk strādāt. What? Nu labi, lai viņš izklaidēja šokar. Viņš arī tā kā vēl esat mums parunājot. Viņš piekrīt, viņš arī veic 3. soli. Jā. Kāds grūs vārds tu teiksi? Bet nopietni, esmu ievērojuši to, ka tu kaut ko sāc darīt, tu to izdari lielā apjomā un diezko raiti, manā prātā. Bet es varu pateikt tā, ka labāk visu izplānot un izdarīt tādu, jo, piemēram, kad es daru uzreiz tā kā, jā, 5. solis, kas bija pirms tam? Vienalga. Tā man trūkst bāze. Bet tas sniegs mums rezultātus. Bet ir lietas dzīvē, kur tā kā tev nevajag tik ļoti tos tā kā, tā kā runa tomēr ir dažreiz par rezultātiem, un man ir grūti saprast to, ka dažas lietas nav jāizdara perfekti. Tā kā, paņemsim, man pagājuši gadu, tā kā, es nefilmēju bieži kāds video, jo man ar viņiem būtu gājis grūti. Tā kā, ja tev ir kāda ideja, ka tāds vajag nofilmēt kaut kādu video, ielikt TikToks or something, tāds, nē, ir jāizdomā ideja, vai kārtīgi saprast, ko mēs darīsim, vajag atrast cilvēks, vajag laiku, vajag izdomāt, ka tu sēdītos. Un tā kā, ja runāt ar cilvēkiem, tad būtu kāda, nē. Un vispār savu ideju izstāstīt, ka vai kādam patiks, to nedara. Un tad tu pēc pirmās kopspildes nofilmē 2 TikToks un ieliec uzreiz. Kā? Un tā kā tas ir tas, kā tam ir jāstrādā, jo tas sniedz rezultātus. The whole point was ielikt TikToku. Bet nē, es iesprūstu un es vairākus mēnešus vienkārši par to domāju. Jā, izdara. Nē, es labi saprotu to, ka vajag visā to pārdomāt, ko tu vēlas darīt, kā tu vēlas to īstenot. Bet TikTokiem runājot, es parasti izdomāju pēc dušas. Es kaut ko nofilmēju un samontēju braucot uz universitāti. Un iemetu iekšā, daudz nedomājot par to. Bet tur ir mans arī neradošums un, fakts, ka es nebiju gluži piemērot šim amatam. Viss kārtībā. Man tā kā ceļš uz universitāti ir tāds ceļš, kad es varu atpusties. Wow, es varu neko nedarīt. Jā, es vienkārši 20 minūtes stāvēšu un es neko nedaru. Tas ir pareizi. Tas būtu pareizi, bet man pārāk ilgu laiku bija tas, ka es pamosos un uzreiz sāku vai studēt vai darīt PR lietas. Jā. Es teiktu, ka šim visam ir tāds, gan jau kā pareizi atbildi, kā visur dzīvē ir tāds pareizais, tāds smukais vidusceļš, tev jāsaprot arī, kas tev strādā. Ka tā kā dažreiz ir nepieciešams lietas izplānot, bet tas nesniedz rezultātus. Un dažreiz, jā, vajag vairāk bāzi, vajag vairāk saprast. Bet, pēc jau svarīgākais tas, ka tas ir noticis un vai tam bija jābūt tik dzīves plānot. Kaut kā reizē.
Jā, bet vēl problēma tā, ka tieši tas radošums nāk un iet. Tā kā pārāk bieži gadījies tā, ka es sāku kaut kādu projektu, es vizuāli pilnīgi vienalga, un es vienkārši iesprūstu vairākām stundām, jūs neko nevaru izdomāt, un attiecīgi nākamdienā piesāžos un pabeidz pa 20 minūtēm. Tā kā ir grūti reāli plānot savu laiku vai pa darbības propagandu, jo tas ir ļoti atkarīgs no tik daudz citiem faktoriem. Also, man drusku anxiety ir. Walter, vai vispār mēs filmējam? Jā. Cik tur pašlaik rāda? Man liekas, Stundu 9 minūtes un 37 sekundes. Damn. Nu, jā. Es arī domāju, kāda stunda tur točni? Paldies. Es ceru, ka es arī neesmu pūkā. Vienkārši katreiz atliecies un tad elektrizē. Es neatceru sāpīgi savu galvas skaitību. Jā, bet nē, tur neviens nav. Nekādi. Vai ne? Ir pēdējā laikā. Nē. Ir. Nē. Viņi pa Dažreiz laikam atnāk un pār. ļoti Viņi ir. Vienīgie cilvēki, kas tur bijuši šodien, bija Paši striega iekšā? Jā. Kad viņi bija pie mums pirms 2 nedēļām? Kā viņi zinās, kur Un viņi mēs tā kā bijām? jautāja, kā mēs varam tikt uz turienu? Who knows? Nezinu, tur neviens netusās. Mēs esam krutāki. Mums ir foršāk telpa, mums ir oranžāk. Mums ir Absolūti dzīva piekrītu. telpa. Tā kā tu vari paskatīties. Mums ir zārks. Dzīve. Mums ir zārks, mums ir gaudz ar prezervatīviem, kur visam beigšas derīguma termiņi. Ok, Mums bet- ir akmens. Jā, šis ir kontekstam nākotnē. Mēs pašlaik sēžam uz zārka, kas ir fizmetu oranžs kā reklāma priekš salidojumu. Kā šis lietas varētu nebūt? Kas tur notika? tāds večs. Mēs arī gribam zināt. Sēkat joks? Nu? Tu zini? Es nesaprotu, ko viņi runā. Smēj. Tā kā, vai es pārtraucu nepareizā brīdī, vai mēs kaut kas tika pārprasts? Nē, cits stāsts. Runāju. Pastāst kamerā, Walter. Es domāju, ka Kaspar būs gatavs atzīt savus grēkus, ka kamera būs. Kas pār? Garlaicīgi. Man liekas, Ko tu Sapratu. Ejam tālāk, lūdzu. Šo mēs vienīgais neredzēšu sēžam, neko nesaprotu. Nekas svarīgs nav. Pulkstens 8 ir šīts. Viņš raud! Viņš arī! Guys! Nu mēs teicu, ka tev jāraudā. Es zinu. Nu, nē, Es nē. domāju, ka šādi Tās ir cita veidā sarš. neprieka. Es domāju, mums jāpagriež kamera par šiem Nu, puikiem. nē, viņi vienkārši turpinās ņirkt un kaut kādus random teikumus teiks, bet neko nepalīdzēs mums saprast. Viņš turpina paskaties. Es Es jūtos kā skolotāja. National Geographic. Man tagad interesē. Bet arī. Es varēšu aizmīgt. Es varu pamest mīklu, un mēs ierakstītu. Tu čukstēšanas saruna. What the heck? Ko tu saprast? Es nedrīkstu teikt. Nu, labi, bet jūs arī to kameras priekšā nevarat pateikt. Viņš nevar. Vai tu vari, Valter? Es uzturu vīru godavārdu. Tā ir viņa atbildība. Jā, nu, gan jau būs. Es Pagaid. Labi, tagad izklausās sliktāk. Ja pēdējās 5 minūtes. Like, Tas nav tik Visu slikti. var Like, izgriezt ārā. mēs Jā. stundu japojām un Es nepasadāru. Nē, tas nav bija tik nekas. Tas ir tevi Tas nav tik nekas tiktrāk. Tas vienkārši tā kā... Taču... Nav iespēja, ka Ozoliņš šito redzētu. Tad dzirdēt, kas ir par čiepiņu nosauc.
Tas tā. Jā. Kā tu viņu nosauc pēc Viņš šiem? pateica inventarizācijas šķiet, Oh. kas tur atrodās un Ozo viņa. Ak, nē. Nu, bet cīņas Tas vēl. bija tik smieklīgi. Guys, Man bija smieklīgi, ka viņš tur cenšas nekonkrēt. We are simple people. Nu, Jo tā kā out of context video, kur tu nerunā par tiem cilvēkiem, ir fajn, ka tu kādu nosauc par šiepiņu, man liekas. es domāju, ka kaut ko pilnībā citu runā Kaspar. Nu, par ko tu domā? Lūdzu, tagad tu skriet, Bernhard, lūdzu. Nē, tas ir Kaspara stāsts, ne manējais. Nu, man liekas, tāpēc viņam likās, ka tev ir bail to stāstīt. Viņš apčurēs vai kas? We all have. Tas ir cits stāsts. Kāpēc izvēlēt? Šodot. Nu, ja tev vajag kaut ko apkaunojošu. Nu jā, es jau arī domāju, ka... Pagaid, stop! Pagaid, stop! Tas, Podcastu, Kaspars par pačistētiem valdēm. Es pēc pusgada apčurāju. pagaid, mēs iesākam šo podcastu, atzīt to, ka tu mani ienīdi labu laiku. Šis nav apkaunojoši. Tu whom? Es visu izgriezīšu. Es atstāšu tikai tur, kur mēs runājam par Ko tu mērķi. iedomājies, kā es pašu stāstu par sevi? Es zinu tavs nosāpums, Kaspar. Nu, gan jau daudzus, kuru no... Tu tagad stāstīsi? 1. aprīlis. Ok, ejam tālāk. Ok. Ok, es jūtos tā kā, kad, zini, tā kā rāda to traileri, bet nerāda filmu. Mēs neesam iekšā viņa jokā, mēs nesaprotam, ko es runu. Šāties! Ok, tagad... Never done that in your life, tu jūs gribat teikt. Zini, kā man ir priekšlikums to, ka es domāju vēl vienu mikrofonu vienkārši to piesiprenam pie fujekiem. Un bieži kāds epizodes vienkārši pār cilvēks, kuri fonā mācās, rada ar savas lietas. Un ja šī paliekam izsaka savus komentārus par to, ko mēs šeit japojam. Kādi ir jūsu komentāri par to, ko mēs te jāpojam? Fan klausīt, man nepatīk 4. reizi pārrakstīt vienu formulu. Jā, es esmu ļoti fani, tas ir labi. Mēs mākam jāpot. Mēs mākam jāpūt. Mēs jau jāpojam stundu. Jā, mēs? Man liekas, jūs vēl. Nu, pa ko tu vēlies pājapot? Man patīk šis mikrofons. Viņš vispār nestrādā. Jā, Vai tās dators neizlādājās? jā, bet Nu. ok. Es tikai pamanīju to, ka Renātai dažpats rauda mikrofonu kā man. Tāds cute. Bet also ceru, ka tu nesaplēsi. Es viņai nepaskaidrošu. Tas labi. Kad nākamais paņemšu savu mikrofonu un tad mēģināšu to kaut ko izvilkt. Es varbūt atstāšu viņu šeit. Jā, un fupiņu arī, jā. Ok. Zināt, ko es gribēju izdarīt? Bet man vajag pacelties. Man vajag iziet. Ko? 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 Kā es ne... Vai tu vajag iet apčurēties? Mums ir pee break. Novērst. Jau nē! Kam? Tas jau nav Ok, labi, nē. To redz vietas darīt. Tur ir kaut kur datoriku. Soma. Vai viņi nesāp tur? Man Datori. nav ne mazākais jau. Ne, datori. Kārlis viņu izvilka un pacēla. Fakultāte datoriki. Tautbērgs. Nevajag. Krimināli. Nē, nu, tā nav dāvana jums. Ok, labi. Ok, jā tā. Sorry, I don't have money. Bet, jā, es gribu... Oh. Jā, Es iespējos kā meitene. tas ir labi. Jipī. Tas ir labi. Tā noteikti nav pirmā vai pēdējā reize. Bet... Galīgi ne pēdējā reize. Sorry, friends. Nu, ko jums vajag? Puieks, lai nofčēmus? Vai mēs počējam viņus? Nē. Nevajag pirmos skatītājus, nu, iemūdināt. Wow. Bernhard iPhones. Tā.
Es gribu bildi ar jums, jā. Nē, mēs nesapratām. Pirmā epizode. Bet nezinu. Man liekas, Palīdzēt? Bet mums ir vai tu selfie. tiksi vēl? Jā, tagad jau tā problēma. Mums vajag setup. Tā kā lai setups ir iemūžinās. Jā. Šis beigsies tik slikti tūlīt. Guys! Nu, Tā. es nevaru šeit pasakt. Ko mēs radīsim? F? Vai? Abas divas? Pagaid. Kurš ir pareizais? Kāpēc es neko neredzu caur jūtu? Tā, vo. Tā. Kas pār? Kur viņam poga? Hei, kur jā? Mēs sakām, ka vesels mēģinām uzņemt fotografiju. Tev ir tikai viena iespēja. Let's go! Paldies! Paldies! Tā, jā. Tagad mums Tagad vajag jāiet sagaidīt. prom pirms viņš vēl to Man sēdi, kas uztaisīja awkward smaidu, kādu varēja uztaisīt. Es nezinu, kā smaidīt. Man vajadzēja pastīties, vai jūs tā kā... Jā. Nu, tāpēc es neesmu fotogrāfs. Tāpēc tu esi mani nolīdz priekš EFS. Jā. Also, iemesls, kāpēc tieši sāku PR, īpaši fotografēšanu, Lai es tu vienkārši, nebūtu lai es bildē. vienkārši nebūtu bildēs. Jā, jo es arī nekad nevēlos būt nevienā video. Nevienā Ir ļoti labi. Ir ļoti. Paldies. Kompozīcija ir laba. Jā. Oh. Ir redzams arī kamera. Ah, that's adorable. Oh my gosh. Fūps arī. Ah, mēs esam iemūžinājuši. Tas būs šo covers. momentu. Ai, man patīk. Tas ir Man tik ļoti piemīlīgi. Jā. Un tagad daži ieliec fotografiju podkāstā. Cilvēki, kur klausās šo... Varbūt es vienkārši parādīšu. Tur var tā parādīt, var samotēt vairāk. Nē, viņai nevajag vairāk darba. Es zinu, ka nevajag. Man tā kā iedomājas, cik reizes man jāklausās šo podkāstu, kad es montēšu. Oi. Es domāju, deliģēšu uzdevums citiem cilvēkiem. Nē, es to varu. Es to vēlos. Bet ir ļoti labi. Tiešām. Un tik ļoti tas patīk. Ok. Un pēc tam es gribu paprasīt jūs tā kā paņemt oranžu tur pildspalvu un tā kā parakstīties. Un mēs atstāsim šo kaut kur šeit. tā kā. Oh, mums vajag tā, tur So vajag, cute. tur vajag datumu. Pirmais FMOCASTs. Cast. Un, nu, Pirmais no 36. Kurš saka, ka viņš beigsies pēc šī sasaukuma? Taisnīgi. jā. Būs jauna sezona. Jauna sezona. Jaunas drāmas. Piedod. Bet ir ļoti labi. Šīs Tā. man patīk no rītiem. I'm sorry. Nu, tad mēs veiksim. Jā. Mūsu pirmo podkāstu, mokāstu. Vajag pateikt paldies, paldies, paldies. Sponsori. Paldies mūsu sponsoriem. Viņi iegooglēja Mūsu lietas, sponsori. viņš tas ir bildi. Pizmāti, jā. Ra, kur mums ir krūzes. Tur ir mana iemeslīgums. Jā, Fizmāti arī sponsorēja mums ar karogu. Bet jā, vispār paldies Agnēti. Paldies Bernhardam. Paldies, Ka Daša. viņi atnāca uz pirmo epizodu. Es ceru, ka tas nebija pēdējais. Es ceru, ka vispār šis būs Uzveicini mūs vēl. Labi. Jā, vēlēs. PR special. Paldies Dašai, ka realizē šo projektu, ka tā izsaka pļāpā ar mums. Ka vēlas pilnveidot Fizmatu vēsturi ar saglabājumām, viegli pieejamām lietām. Es domāju, to ne tikai mēs, bet arī nākamās Fizmata paudzes ļoti novērtēs. Es nevaru sagaidīt, ka pēc kādiem 5, 10 gadiem kāds šo uzēs kaut kādā baldonē sēžot pie nakti, kādā SSSā. Ar Pilnīgi tādu, noteikti. oh my god, ka šeit pa cilvēkiem. What the fuck? Kur viņi sēž, kas šis pa zārka, kas ir Valters? Nē, un mēs esam kaut kādi pasniedzēji, varbūt universitātē vai kaut kas tāds. Mēs pasniedzam, viņiem tāds, ak, Dievs, vai tas ir tas, kas mums pasniedz tur, whatever. Tāpēc tas, ak, Dievs, tas ir tas. Oh! Lūdzu, neheitojiet mums. Mēs esam... Kungs, Aigar Langen video tik perfekts. Mēs visi esam bijuši studenti. Jā. Mums Vajag izbaudīt to. Mēs mums izbaudām vajag šo atstāt pašlaik. savu footprints internetā. Es no tā esmu visu savu mūžu izvairījusies. Nu, drusku vēl.
Labi. Kā mēs nobeidzam? Arī. Šis bija beigas. Ah. Šis ir nobeigts. Ar šo arī. Šo? Nu jā, kā kopsavilks. Tā ir mūsu fiša. Nu, tu šo pirmo podkāstu beidz pulkstens 3. decembrī pulkstens. 8:13. Tagad jau 14. Vēl nē. Un mēs beigsim mūsu pirmo smokāstu. Un Nē, davai vēlreiz. Vēlreiz! Dažu tev tas ir jādara. Paga! okay, Es skatos uz jums. Pabūd no jauna. Nē, dažs pēc galvenā. Mēs Okay. Okay. Un Vajag vēlreiz, tā kopspulcēs nav perfekti, normāli. jā, bet tikai kopsavilks Tu ir mēģināji. 20 cilvēki, un mēs esam 5. Vēlreiz. Šis bija pelnījis garos aplausus. Jā. Bye. Sveiciens no Krismas. Tagad viss stēs. Tā. Kā teikt mājās? Es izlaidīšu. Tu arī nevari. Okay, tagad es tik ļoti ceru.